Es izmēģināšu kaut ko jaunu ar autoskolu Kristīnē kopā. Es šodien mācīšos braukt ar moci pirmo reizi dzīvē. Paskatīsimies, kā man ies. Nu, bišķiņ bailīgi man ir. Jā. Kas tie tādi būs? Tie uzceļ kājām. Ir iespēja, ka es nokritīšu? Drošība pirmajā vietā. Nu, labi. Drošība pirmajā vietā. Ziniet, kā mēs neviens negribam krist. Okay. Nu, un te instruktoru pavadījumā es dodos uz moci, un man ir ļoti bail. Te man izstāstīja, vispār, kas tas tāds ir, un par to, ka, man tūlīt būs jābrauc te, es tā neveikli uzkāpu uz tā moču virsū, bet pēc vēl ļoti interesanti. Instruktors izstāstīja, kā pareizi roku turēt, lai neparautu moci uz augšu, kā ir sājūgs jāslidina. Te es mēģināju atcerēties, kura ātruma pēc kura gāju, jo starp pirmo un otrā mocim ir neitrālais. Nu, tad, kad jau es biju sapratusi teoriju, kas bija patiesībā ļoti vienkārši izstāstīt, tad izstāstīju atkal par to roku, tād jau reku es te braucu. Man likās tik grūti, jo bija jābūt skatam uz priekšu un nedrīkstēja skatīties ne uz sajūgu, ne uz gāzi, bet reku man kaut kas sanāca. Un tad es piesēdināju savu operatoru. Teicu, tev ir jāpamēģina. Viņam, protams, sanāca labāk. Tas arī bija viņa tāds lielais sapnis kādreiz pabraukt ar moci un, te viņš brauc, viņam sanāca krietni labāk. Bet, kā jums liekas, man vajadzētu pamēģināt braukt vispār ar motociklu, varbūt tas ir mans. Bet mēs paskatāmies, cik forši brauca jau instruktora skolnieki, un te viņi apstājās pie stoplīnijas. Bet, ja tu gribi iegūt motocikla apliecību un vadītāja apliecību, tad nāc uz autoskola Kristīne!